mēs zinām, ka ir tā saucamais desmokrānium un ka ir chondrokrānium, ja? Ko lūdzu? Jā, tikai man tagad uzlikās, un es negribu braukt projām, man patiesībā uzlikās tā vieta, kas ir iezīmēta ar C7B, ja? Kur ir tāpat desmokrānium un lielo smadzeņu puslodi. Ja? Desmokrānium, es mēģināšu kaut ko, te uzlabot drusku. Desmokrānium, kas tas ir? Desmokrānium, teiksim, kā jūs varētu teikt par desmokrānium saistībā ar tām lietām, ko jūs zināt. Nu, es jums tagad viņus rādīju. Šeit ir desmokrānium. Kas tas ir? Sarestāudi gan, jā, bet nu, tur kaut kas vēl ir jāsaka. Tā ir kaulu attīstība, ja? Un mēs zinām, ka kauliem ir 2 veidu attīstības varianti. Ir? Un kā jūs domājat, kas būs šīs variants? Intramembranālā kaula attīstība. Nu, es tagad uzliku lielāku palielinājumu. Sevišķi ideāli nav, bet šajās vietās jau parādās mazi kaula aizmetnīši. Viņiem gan vajadzētu būt sārtā krāsā, ja? Bet te viņiem tā otra krāsa drusku pa daudz uzgūlusies visu, un viņi tā tumši lilā. Apkārt ir saistāudi un tātad intramembranāla kaula attīstība, ja? Un tas ir desmokrānium. Šī lieta jums ir pazīstama jau no kuras? No pirmās nodarbības, ja? Kas tas ir? Pusložu garos, jā, pusložu garos, jā. Nu, un tagad mums ir jāpameklē tā vieta, kur ir desmokrānium un chondrokrānium kopā. Viņi ir abi divi redzami vienā vietā. Tūlīt meklēsim. Redziet, te ir matu folīkuļa aizmetņi, tie mazie tukšie, ja? Bet tas nebija tas galvenais. Mūsu uzdevums lūk šeit. Tā. Un ko mēs te redzam? Šeit mēs redzam mūsu pazīstamo desmokrānium. Labākā variantā, tie kaulu fragmentiņi izskatās bišķiņ gaišāki, ja? Bišķiņ rozīgi. Un tepat tūmā, jūs redzat, ir skrīmslis, ja? Un tas jau ir chondrokrānium. Un chondrokrānium pēc kāda varianta attīstīsies? Endohondrālā kaula attīstība. Vienkārši jāpabraukā, kur viņi sanāk kopā.